Esmu Elīna, projektu vadītāja no atbilstības daļas. Velo izaicinājumā nobraucu nepilnu 1500 km, lai gan precīzi 1480. Šāda veida izaicinājumā piedalos pirmo reizi. Ļoti vēlējos pārbaudīt savas spējas un kas tad ir tās maksimālās robežas priekš manas sagatavotības. Un secinājums tāds, ka noteikti nav sasniegti maksimumi, bet ar rezultātu esmu ļoti apmierināta. Visizaicinošākais izaicinājumā, protams, bija to visu apvienot ar darbu, ar ģimeni, ar ārpus darba aktivitātēm. Un lielākais nosacījums veiksmīgam šādam izaicinājumam ir ģimenes un draugu atbalsts, kurš bija klātesošs mani katru dienu. Ikdienā braucu uz darbu tikai ar riteni, un tas aptuveni aizņem man 20 km, bet izaicinājuma laikā vajadzēja meklēt jaunus un daudz garākus maršrutus, un tika atklāti jauni, labāki, sliktāki, ātrāki ceļi, jo tos kilometrus jau kaut kā vajadzēja savākt. Un, protams, konkurence bija ļoti sīva konkurence, kuras dēļ nevarēja nedienu atvilkt elpu un atpūsties, jo visu laiku vajadzēja vai nu dzīties pakaļ, vai nu noturēt savas pozīcijas. Nepadodoties un turpinot tik braukt un mīties, arī sasniegts nepilnīs 1500 km.